Viena mamma iesūtīja jautājumu, ko darīt situācijā, kad 6-gadnieks, kad viņam lūzlaiņš sakārto istabu, viņš reaģē ar dusmām, un kad mamma cenšas izskaidrot, kāpēc istaba ir jākārto, un ka nevar tā rupi reaģēt, bērns tik un tā neklausās. Ko šajā situācijā varētu darīt? Tad sākumā ir jāpadomā par dažiem jautājumiem. Pirmkārt, cik sen bērns šādi jau reaģē, ka viņš nesko līdz norādēm un dumpinieciski reaģē. Kā arī jāpadomā par to, kā vispār ikdienā kāda ir komunikācija ar bērnu, kā tiek veidota saikne ar bērnu un kā ikdienā tiek veidotas robežas. Kā arī šeit būtu jāsaprot, vai tikai šajā konkrētajā situācijā rodas šī grūtība, kad iet runa par istabas kārtošanu, vai arī šīs grūtības rodas arī citās situācijās. Būtu ieteikums vai nu vērsties pie psihologa un tad arī padziļinātāk izrunāt, vai tas ir robežu un disciplinēšanas jautājums, vai tas varbūt tās raudzināšanas jautājums, vai iespējams tās ir attīstības īpatnības. Ja šajā brīdī šķiet, ka psihologs īsti nebūs nepieciešams, tad noteikti var klausīties arī dažādus kursus par robežām un disciplinēšanu, par vecumposmu īpatnībām, par to, kā ar bērnu komunicēt, tā, lai viņš klausās. Un man ir pieejami šie kursi par šādām tēmām, kurus esmu apkopojusi programmā Bērnu audzināšanas pamati. Nereti vecāki izvēlas noklausīties kursus un tad saprot tieši, kas ir šī grūtība, un tad arī var doties pie psihologa un jau skaidrāk uzdot jautājumus, lai labāk saprastu šo situāciju, un līdz ar to arī tas darbs ir tāds efektīvāks un vecāks ir vairāk apmierināts. Vēlos pajautāt jums, ko jūs darat šādā situācijā, ja jūsu 6-gadnieks nevēlas ar jums sadarboties un dusmojās, kad jūs jautājat par tādiem ikdienas uzdevumiem, kas ir jāveic, kas ir tas, kas jums palīdz, varbūt jūs varat padalīties.